Labdien visiem! Šodien mums ciemos ir Solvita Vēdere, Kultūras ministrijas departamenta direktora, kuru departamentu pat izstāstīs. Ja? Un, kā vienmēr, mēs kopā esam Kristiāna Rozenvalda. Un šodienas sarunas tēma mums būs par tām iniciatīvām, pie kā pašlaik strādā Kultūras ministrija, saistībā ar nevalstiskām organizācijām, ar tām lietām, kur varētu parādīties arī nauda, ja, tieši nevalstiskām organizācijām 2014. 2020. gadā. Varbūt Solvita izstāst par sevi visu, kas tu tāda esi, kur tu pašlaik strādā. Varbūt būtu ļoti interesanti arī zināt vienkārši tavu iepriekšējo pagātni. Mēs saprotam, ka tu esi tikai 2 mēnešus Kultūras ministrijā, bet ļoti daudz cilvēku, man liekas, tev pazīst no daudz dažādām citiem amatiem, kurus tu ieņēmis, varbūt tiešām arī izstāst. Kas tu tāda esi un ko tu tagad dari? Kādu departamentu vēlēs? Jā, kādu departamentu sauc, protams, par galvenajiem. Labdien! Departaments sauc vienkārši Sabiedrības integrācijas departaments, kurš ir savulaik bijis kā īpašs uzdevuma sekretariāts ar 80 darbiniekiem, tagad ir 8. Jomas ir tās pašas, un faktiski mūsu pamatlieta un uzdevums ir nodrošināt sabiedrības integrāciju tādās jomās kā pilsoniskas sabiedrības veidošana, kā līdzdalības nodrošināšana, kā arī strādājam ar diasporu, ar reemigrācijas projektiem un strādājam, protams, arī ar nacionālās identitātes stiprināšanu un ar faktiski visa veida informācijas pieejamības nodrošināšanu gan citautiešiem, trešvalstniekiem, cenšamies arī strādāt tādās jomās kā diskriminācijas novēršana. Ir faktiski tā, ka cenšamies rūpēties par sabiedrību kopumā, bet īpaši akcentu liekot uz tām sabiedrības grupām, kuras nejūtas īsti labi sabiedrībā, un mēģinām viņus nodrošināt ar servisu un pakalpojumiem tā, lai viņi justos labāk. Es precizēšu. Jā. Mums ir bijis arī šeit diskusija, un tu vadīji mūsu kolēģiem, tev zināmā Baibula par Sabiedrības integrācijas fondu un arī citas, vēlreiz. Sabiedrības integrācijas departaments, tā ir tā ministrijas administratīvā struktūra, kas izveido vektorus priekš tā fonda, tā skaitā, viņi neveicina pašu integrāciju, viņi izstrādā ministrijas politiku pāraugāmajām institūcijām un arī dažādiem fondiem, kas nodarbojas. Tas pareizi sapratu? Gan. Mēs tam esam... nav laikam, tomēr, jo kurā gadījumā, kā mēs noskaidrojam, ka Sabiedrības integrācijas fonds nav zem Kultūras ministrijas, bet ir zem valsts kancelē. Jā, bet ministrijas vispār būtības, ja neveic, jums arī pašiem savu projektu. Mums ir gan. To es arī varbūt īstenībā pastāstīšu. Ja atgriežamies pie Sabiedrības integrācijas fonda, Sabiedrības integrācijas fonds ir neatkarīgs. Viņš ir, teiksim tā, savus atskaites dokumentus un budžetus sniedz patstāvīgi, un viņam ir sava padome, kas sastāv no 12 cilvēkiem, no kuriem 6 ir ministri un 6 nevalstisko organizāciju pārstāvji, bet mūsu ministri ir viena no padomes locekļiem. Taču, tā kā mēs nodarbojamies ar līdzīgām lietām, mēs ļoti daudz sadarbojamies. Viņi piesaista mūsu programmu izstrādē, mēs viņus piesaistām projektu realizācijā. Tā kā faktiski kaut arī esam dažādās jurisdikcijās, tīri cilvēcīgi un funkcionāli sadarbojamies. Varbūt vairāk neformāli, bet viņi ir pie mums un mēs esam pie viņiem gan padomēs, gan programmu izstrādāšanas projektos, gan arī izvērtēšanā. Viņi arī piesaist mūsu speciālistus. Tā kā juridiski mēs esam dažādās subordinācijās, bet praktiski mēs cenšamies darīt vienu to pašu un pāraudzīt, lai nebūtu funkciju dublēšanās. Tas, kas attiec uz departamentu, jā, mēs pārsvarā izstrādājam politiku un koordinējam uzraudzību, jo mums ir vēl tāda veidojas šobrīd, mums ir izstrādāts pamatnostādnes, jo Nacionālais attīstības plāns prasa, lai katrā jomā būtu strateģiskais dokuments, tāds ir izstrādāts apstiprināts. Un mums ir sava padome, kas tad savukārt mēģina pāraudzīt, kas katrā ministrijā tiek darīts integrācijas jomā un nodrošināt, lai nebūtu apbižoto un nebūtu apdalīto, un lai visu, teiksim, tā, kas vilciens kopumā iet, un mēs pildam mūsu departamentu tādu tā kā sekretariātu funkciju. Mūsu pašiem arī ir savs budžets, tiesa gan salīdzinoši ar pieejamo dažādu fondu budžetu un valsts piešķirto līdzfinansējumu nevalstiskām organizācijām, ko
apkalpo Sabiedrības integrācijas fonds. Mūsu budžets salīdzinoši ir neliels, un viņš šobrīd mēs tieši ar nevalstiskām organizācijām pašiem izstrādājam. Nu, teiksim tā, mums šogad valsts pamata budžetā ir 30 000 latu, ar kuriem mēs cenšamies nacionāla līmeņa pasākumus īstenot, apkalpojot tās mūsu īpašās sabiedrības uzmanības grupas. Nu, piemēram, nākošajā nedēļā būs liela konference Latvieši pasaulē, pasauli Latvijā, un mēs faktiski, teiksim, esam tās konferences pamata organizētāji, teiksim, nu, maza daļiņa no tā mūsu budžeta aiziet uz šādu veidu pasākumiem, kas ir pārsvarā, mēs, teiksim, esam piesaistīti kā konsultanti citu lielāku budžetu izvērtēšanā un piešķiršanā. Un cik liels jūs budžets piešķirat? Mēs, mūsējies ir 30 000. Nē, to es saprotu, jūs budžets ir, bet kurā gadījumā esat atbildīgi par vairākām Eiropas Savienības iniciatīvām, un šeit jau es neiet runa par 30 000, šeit ir runa, cik saprotu, miljoniem. Nu, par miljoniem pagaidām vēl ne, bet nākošajā plānošanas periodā mēs esam ieplānojuši, un veiksmīgā kārtā arī, kaut arī kultūras ministrija līdz šim nav darbojusies ar Eiropas sociālo fondu, tad nākošajā programmēšanas periodā ar sociālās iekļaušanas programmām ir arī mūsu mazais plauktiņš, kas ir 3 miljonu apmērā uz 7 gadiem. Tieši mēs darbojamies ministrijas ietvaros, bet gan tiešais uzraugs ir Eiropas struktūra fonda departaments, ir ar tā saukto trešvalstnieku fondu, kur 500 000 apmērā tiek katru gadu īstenotas programmas, no kurām daļa ir nevalstiskām organizācijām, tieši trešvalstnieku integrācijai, un otra daļa ir Nacionālais integrācijas fonds, teiksim, tā, ja runājam par tām naudiņām, ko apsaimnieko kultūras ministrija pati. Ir arī, runājot par jaunajām politikas iniciatīvām, ir tā, ka faktiski esam uz nākošo gadu kopumā iesnieguši pieprasījumu 3 miljoniem latu, bet ir jāsaprot, un to mums visu laiku atgādina Finanšu ministrija, ka uz vienu latu jaunām politikas iniciatīvām ir 8 līdz 10 pieprasītāji, un rēķināmies arī, ka, teiksim tā, šobrīd par cipariem ir grūti runāt rudens pusē, kad būs atnākušas sarkanās strīpas no Finanšu ministrijas. Mēs varēsim precīzāk runāt par finansējumām programmām nākošajā gadā. Tā kā var gadīties arī tā, ka mēs, teiksim, atbildam par lielāku budžetu, jo esam pieprasījuši arī tā sauktiem nevalstisko organizāciju fondam līdzekļus. Tas jautājums ir, vai viņi tiks piešķirt, vai viņi netiks piešķirt, bet ministrijas prioritāšu sarakstā viņi ir. Tu sapratīji, ka pa integrāciju visu Kristiāns? Vai daudz integrācijas vispār ir? Tas ir, teiksim, tas ir tā nosaukts, bet tā pamata ideja ir cilvēkiem, kas jūtas nekomfortabli, lai mēs viņiem tomēr to nodrošinātu to komfortu un drošības sajūtu, lai viņi gribētu līdzdarboties sabiedrībā. Bet man tāds jautājums vienkārši pašlaik, es īsti varbūt nespēju, teiksim, saprast, iesāk runāt par to, ka jūs sāksiet tagad pārbaudīt arī sociālo fondu par iekļaušanās jautājumiem, kur būs paredzēta no Eiropas, tikai saprot 3 miljoni, tad eiro vai Latvijas, tas ir? Tie lati. Tie lati, jā. Kur faktiski tad tiks sagatavotas kaut kāds attiecīgās programmas. Šeit nozīmē, kāpēc to nedara Labklājības ministrija? Mēs esam zem Labklājības ministrijas šajā te programmā, pārvalda viņu Labklājības ministrija, bet vēsture ir sekojuši Nacionālajā attīstības plānā, teiksim, tad, kad es atnācu tikko darbiņā, kad faktiski mani sagaidīja no Nacionālā attīstības plāna paredzētā programma nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai, kur no Eiropas komisijas puses bija noraidīta. Nacionālā attīstības plānā paredzēta šī te, faktiski, teiksim, tā NVO kapacitātei 2,3 miljoni, un viņi, es, teiksim, tā sāku strādāt tajā brīdī, kad komisija bija pateikusi nē, mēs neatbalstīsim nākošajā programmēšanas periodā nekādu kapacitātes stiprināšanu. Mūsu prioritāte, kā to nosaka Eiropas Savienības 2020 stratēģija, ir nodarbinātība. Un faktiski, saprotot arī to, ka kāda ir Eiropas komisijas uzstādījumi un kāda ir sociālā fonda regula, ko viņi nosaka, ko viņi finansē, tas uzdevums bija pārstrādāt šo te programmu tādā veidā, lai Eiropas komisija teiktu, jā, mēs to finansēsim. Un faktiski Eiropas sociālo fondu pārvalda Labklājības ministrija, bet kultūras ministrijai ir
nākošajam programmēšanas periodam sava niša, un tā niša neatiecas ne uz vienu aktivitāti, ar ko nodarbojas Labklājības ministrija. Jo, ja mēs skatāmies, ko Labklājības ministrija faktiski kā realizē savus projektus, tad pārsvarā, kas attiec uz sociālo iekļaušanu un nodarbinātību, tie ir visi pasākumi, kas fokusējas uz Nodarbinātības valsts aģentūru, uz sociālajiem dienestiem. Mēs savukārt izanalizējot viņu piedāvājumu nākošajam programmēšanas periodām, ieraudzījām, ka cilvēki, kas nav dienestos, kas faktiski, teiksim, nav aizgājuši līdz Nodarbinātības valsts aģentūrai, kas nav aizgājuši līdz sociālajai palīdzībai, kas varbūt, teiksim, ne viņi strādā, ne viņi ko saņem, viņi faktiski netiek noklāti aktivitātes, lai viņus iesaistītu aktīvākai dzīvei, tā niša ir brīva. Un tādējādi mēs ieraudzījām iespēju nevalstiskām organizācijām piešķirt finansējumu, lai viņi strādātu, lai viņi taisītu projektus un strādātu ar tiem cilvēkiem, kuri būtu aizvedami līdz šiem dienestiem, aizvedami un informējami par to, un neskatoties, vai tas ir trešvalstnieks, vai tas ir Latvijas iedzīvotājs, bet lai viņš tiktu iedrošināts, lai viņam tiktu noņemtas tās bailes no svešā, lai viņš aiziet visam dienestam un ieraudzītu, kur tā palīdzība ir. Un tas ir tas, jo varbūt man arī palīdzas sākumā uzdevu jautājumus, kaut kā aizgāju uzreiz uz nozaru un nepastāstīju par sevi, tad faktiski mana iepriekšējā pieredze man palīdz, jo 90. gadu sākumā es strādāju pie jaunatnes politikas veidošanas un pie jaunatnes lietu departamenta izveidošanas izglītības ministrijā un esmu bijusi arī Nodarbinātības valsts aģentūras direktora vietniece. Līdz ar to man tā iepriekšējā pieredze vienkārši palīdz uzzīmēt to laukumu un atrast tos spēlētājus, teiksim, kuriem būtu jāpalīdz, jo tā pamatlieta ir varbūt ne tik daudz, jo faktiski šobrīd ir tā, ja mēs skatāmies uz finansējumu, kurš gan nav kultūras ministrijas pārziņā, bet uz finansējumu, kas attiec uz nevalstiskām organizācijām, viņš ir gan apjomīgs, varbūt nevienmēr tik liederīgi viņš ir, teiksim, piešķirts un varbūt tās birokrātijas ir par daudz apgūšanā vai atskaitīšanās procesā, bet principā tas finansējums ir pietiekams, lai tādā valstī kā Latvija varētu nodrošināt sociālo pakalpojumu, kurš ir vērsts uz klientu. Jo faktiski, ja mēs runājam par nevalstiskām organizācijām arī, tas viss ir savā ziņā sociāls pakalpojums, kura mūsu mērķis ir, lai katram cilvēkam, lai viņš atrastu savu vietu sabiedrību. Bet, ja savādāk pieskarās, pasakāries, kāds ir tas virsmērķis šobrīd departamentam, ministrijai, caur departamentu? 3. Jā, es sākšu varbūt no tas, kas mums ir šodien ļoti aktuāls, ar ko mēs darbojamies intensīvi, ne tikai mūsu ministrijā, bet arī ekonomikas ministrijā. Tā ir Latvijas iedzīvotāja reimigrācija, un tas ir darbs ar diasporu. Tā ir nodrošināšana cilvēkiem, Latvijas cilvēkiem, kas ir aizceļojuši, mēģināt viņus tomēr nodrošināt tādus pakalpojumus šeit, lai viņi braukt atpakaļ, lai viņi strādāt, lai viņi atrastu sevi, jo ir ļoti daudz tādu cilvēku, kas grib braukt atpakaļ. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir... Vai tas arī ir departamenta pāraudzības? Jā. Ir viens cilvēks, kas to darbojas. Tad otra lieta ir pilsoniskas sabiedrības veidošana un tie projekti nevalstiskajām organizācijām, lai viņi varētu šo līdzdalību īstenot, bet te pašā laikā tās nav nevalstiskās organizācijas kopumā, tie ir arī trešvalstnieki, tās ir mazākuma tautības, ir īpaši, teiksim, padome Romu integrācijai, ir arī runājot par šo pilsoniskās sabiedrības veidošanu, mums ir 6 komisijas pie Eiropas Savienības kontaktpunktu un komisijas, ka mums ir jādarbojās, un arī faktiski to, teiksim, pusotrs cilvēks apkalpo, bet pagaidām veiksmīgi ar to tiekam galā, tā kā faktiski Eiropas Savienība arī uzliek savus pienākumus, un mēs no tā nevaram izbeigt, mēs to arī gatavojamies Eiropas Savienības prezidentūrai, mēs esam ļoti iesaistīti par visiem šiem sabiedrības integrācijas jautājumiem. Un trešais virziens, kas arī varbūt nosaka mūsu specifika, mēs atrodamies šobrīd kultūras ministrijā, ir nacionālās identitātes un biedrības stiprināšana. Neapšaubāmi mēs daudz atbalstām nevalstiskās organizācijas, kultūras projektus, un faktiski tā ministrijas nostādne šobrīd ir, ka vislabākais veids, kā integrēt cilvēku, ir caur kultūras pasākumiem, caur aktivitātēm, kas dod cilvēkiem iespēju kopā darboties un būt pozitīvas emocijas. Un tas saskan arī manas pašas uzstādījumu, ka faktiski vislabāk mieru mēs varam panākt ar
prieku un ar labām izjūtām un mēģinot izvairīties no konfliktiem. Jo mēs vairāk šādus te savstarpējās sapratnes projektus taisām, jo tā kopējā noskaņa sabiedrībā un savstarpējā sadzīvošana ir labāka. Viens no tādiem projektiem, kas, teiksim, šogad tiek finansēts ar dziesmu svētku ietvaros, ir mazākumtautību kolektīvu koncerts. Un tur ir 1000 dalībnieku no dažādām tautībām, kas tajā piedalās, bet ko nozīmē? Tas nenozīmē tikai piedalīties koncertā, tas nozīmē, ka 2 gadu garumā viņi saņēmuši finansējumu, lai viņi varētu gatavoties, lai viņi varētu piedalīties. Un tas arī ir viens no tādiem, varbūt, kādam citam liksies, ka tas ir tāda netradicionāla, nestandarta pieeja, bet, teiksim tā, ka atbalstot gan kultūru, gan bērnu, gan jauniešu, tādā veidā mēs varam to paudzi izaudzināt. Jo diezgan skeptiski skatos uz ļoti negatīviem viedokļiem, jo ļoti negatīvi pārliecinātus cilvēkus ir grūti mainīt viņu viedokli. Īpaši tad, ja, teiksim, viņu viedokļi ar formēšanu kāds apmaksāmums kāds cits puses. Es uzrakstīju un tūlītās aizsūtījuši Latviešu tautai Twitterī. Solvit Weber diskusija nosauca šādas 3 prioritātes. Reimigrācija, pilsonība, sabiedrība, nacionāla identitāte. Jā, bet tikai tā pēdējā ir pirmā. 55%. Jā, tā pēdējā būtu tā pirmā, tad uzrakst, ka 3. ir galvenā. Tad nebūs vietas vairāk 140 zīmēt. Nē, tas tiešām tā ir, jo mūsu arī gan pamatnostāvnieks, gan politikas iniciatīvā šī te nacionālās identitātes un piederības sajūtas stiprināšana ir tā pirmā. Tā ir tā pirmā. Ne, tā otrā. Tā otrā ir pilsoniska sabiedrības attīstība. Un tā trešā tad ir, tā kā tu uzrakstīji, tikai tā pēdējā tā pirmā. Jūs aizgāju, šo lieksim tā. Tas ir tā kā bībelē rakstīts, tie pirmie, tie pēdējie, tie pirmie. Kristīns, tu pēc sapratu visu? Ne, viss ir ļoti vienkārši. Pieskaidri pogu sen. Tu pieskaidri pogu, jā. Viss ir ļoti vienkārši. Mēs katrs esam sabiedrības loceklis un mums katram ir jārūpējas par to, lai citiem ir labāk. Jo es jau šoreiz jautāju par naudu, bet Kristīnē, tu no sākuma izrunāji savus jautājumus, pēc tam par naudu parunāšu. Vienkārši, lai neaiziet prom jautājumu. Jā, tieši tā. Pēc tiem 3. Droši vien, ka mēs arī pie visiem pieķerties. Jā. Bet droši vien, ka varam pat rīt, ka nē, jo... Man, protams, vairāk, interesē naudas jautājums, bet naudas būtu beigās. Bet, lai saprast naudu, tad vienkārši šajā gadījumā tas NVO sektors drīzāk vairāk varētu aktualizēts tieši par pilsonisko sabiedrību. Kas ir tās prioritātes? Mēs izrunājam, ko mēs panākam, pēc tam domājam, ka tas ir nauda. Faktiski tas mūsu uzstādījums NVO sektorā ir ļaut viņam pašam ieteikt mums prioritātes un tādējādi iedot finansējumu kopumā viņu kapacitātes stiprināšanai, lai viņi uzklausītu viņu prioritātes. Prioritāte pēc būtības, lai būtu spēcīgi NVO kādi vienaldi. Tas ir atkarīgs no finansējuma avotiem. Jo, teiksim, tā programma, kuru mēs esam paredzējuši jaunajās politikas iniciatīvās, tas ir NVO fonda veidošana, kas faktiski ļauj nevalstiskajām organizācijām saņemt finansējumu. Ir projektu kritēriji, un ja tu esi stiprs un pieredzējis, tu vari dabūt, teiksim, vairāk, bet ir arī attiecīgi mazāk. Līdz ar to, ja tā vienkāršot ņem, tad mēs ilgstošu vairāku diskusiju garumā esam atraduši beidzot cilvēku, kurš atbild Latvijā par NVO sektoru pārvaldīšanu. Nē. Kāpēc ir valsts kancelēja, un ir sabiedrības integrācijas fonds? Mēs esam tie mazākie. Viens no cilvēki. Ne, bet vēlreiz, bet politikas jomā cilvēku, amatpersonu, valsts ierēdnis ar labo burtu, kurš atbild par to, kas ir prioritātes, ko mums vajag no NVO, kas ir tas, varbūt, kas ir nosēts, nav nosēts, tā varētu būt. Nē. Tāpēc, ka mums ir katra ministrija atbild par savas nozares nevalstiskām organizācijām. Nav tā, ka jūs viņus mēģināt koordinēt? Jā, bet mēs viņus koordinējam pilsoniskās, tas ir sabiedrības integrācijas aspektā. Mēs nekādīgi neiejaucamies. Mēs par NVO, nē, par vainīgu, vienkārši paskaidrot situāciju. Ka IZM, izglītības zinātnes ministrija nodarbojas ar tām nevalstiskām organizācijām, kas izglīto. Zemkopības ministrija nodarbojas un ļoti labi nodarbojas ar tām nevalstiskām organizācijām, kas darbojas viņu jomā. Tas nodarbojas punkts pilsoniskā sabiedrības veicināšana, viņi tomēr nozīmē to, ka tu esi ieinteresēti, rūpēties, lai visās viņās būtu, lai tur būtu sabiedriskie dialogi, lai būtu... No 17,000 nevalstisku organizāciju, kas ir šobrīd Latvijā reģistrēts, tikai 11% nosauc savos darbības uzdevumos, tā teikt, pilsoniskas sabiedrības veidošanu. Mums tad ir laikam vairāk tie 11%. Plus mēs, protams, neierobežojam aktivitātēs. Visi īstenībā, visi 17 zinām ārā pilsoniskas sabiedrības ietekmi. Nē, tas, ko viņas veicina, viens, bet vienkārši tas, ka es nodarbinu
biedrība, mēs rajona iedzīvotāji, viņiem arī ir pilsoniskās sabiedrības aizmēs. Mēs neliekam sadotos punktus, ka mēs veicinātu pilsonisko sabiedrību. Ir strikti jānodala divu veidu sabiedriskās organizācijas. Vienas ir, kas darbojas sabiedrības labumam, tas ir, ko tu tikko minēji, un otrs ir, kas uztais sabiedrisko organizāciju, lai, teiksim, varētu saviem zirgiem nodrošināt labāku zaudīti laukumā. Kā no pilsoniskās sabiedrības? Nē, tā ir uz sevi vērst. Viņi ir tas ir viena interešu grupa, kas darbojas tīri un vienīgi savās interesēs. Un faktiski arī, ja mēs skatāmies, ka mēs līdzdarbojamies, arī ir tāda sabiedriskā labuma komisija pie finanšu ministrijas, kas, teiksim, pieņem katru gadu lēmumus par to, kuras tad šīs te organizācijas ir sabiedrībai labumu dodošas un kuras ne. Sapratu. Tā kā divas lietas. Un tie 11% faktiski, teiksim, no sabiedrības integrācijas departamenta aspekta mūsu interesē vairāk tie 11%, kas nodarbojas ar pilsoniskas sabiedrības veidošanu, un mēs, protams, gribētu, lai viņi būtu vairāk. Gan cilvēku, gan organizāciju. Cienīgais gribēju pajautāt jautiskais viedoklis, kā viņu nosaukt. Jā. Kāda ir šobrīd mums Latvijā situācija ar pilsonisko sabiedrību? Ja es skatos no aspekta, kā ir ar nevalstiskām organizācijām, tad mans personīgais viedoklis ir, ka es, protams, gribētu, lai vairāk cilvēku darbojas, kā reiz politiskās organizācijās un arī darbojas politikā. Mums tomēr nospiedošais vairāk, 89% ir, kas nodarbojas ar kādu no nozarēm, vai tas ir hobijs, vai tā ir profesionāla asociācija, bet tā ir Latvijas īpatnība, tas ir no laikiem, pat tad, kad es atceros 90. gadu sākumā, ļoti problemātiski ir pacelt šo te sabiedrības līdzdalību politikā. Mēs esam tādi, ka mēs labāk esam akšķernieku biedrības, labāk ejam dejot, vai labāk esam basketbola atbalstītājs. Mums kaut kā nepatīk īpaši sabiedrībā, teiksim, tā politikā līdzdarboties. Tā mēs esam. Es to iebilst, un mēs esam citkārt diskutējuši par to, ka tā ir tā Latvijas viensā domāšanas sevdēm, kas savā ziņā ir mūsu identitāte no vienas puses un vienlaicīgi bērnu no otras puses. Bet tagad jautājums numur 2, ko tu tā plāno darīt? Faktiski ir tā, ka vienīgais, ko mēs varam darīt, vienīgais, ko mēs varam darīt, ir palīdzēt ar šīm te konkrētajām finansiālajām programmām. Tu gribi teikt, ka es nepulcējos biedrībā un pat varbūt ar partijā, tāpēc, ka man ir problēmas ar viņas finansējumu? Man ir ļoti daudz laika jāpavada, lai es nopelnītu sev iztiku, un man nav tik daudz naudas, lai es varētu, tā teikt, vēl atlicināt arī politiskai līdzdalībai. Tu jau nekompensēsi manu laiku, manu aizņemt. Jā, bet tajā pašā laikā, ja valsts nofinansē vienu cilvēku, kas to visu pārauga un īsteno šīs te faktiski, teiksim tā, kas ir jāfinansē, par ko cīnās nevalstiskās organizācijas, par iespēju līdzdarboties. Tad mēs, teiksim tā, tad, kad mani izsauc uz Saimu un stāstīja par to, ko es daru savā departamentā, valsts par to maksā. Tad, kad sabiedriskā organizācija grib iet un izteikt savu viedokli, viņi to dara par savu naudu, tas ir viņa laiks un tie ir viņa līdzekļi. Un jautājums ir, cik tad tam cilvēkam, kurš iet to viedokli izteikt, cik viņam var būt tā laika, ir divi varianti. Vai nu viņam kāds ir, kas, teiksim, ļoti labi pelna un nodrošina viņu šo sabiedrisko līdzdalību, vai nu te ir jābūt valstī, kas dod kādu līdzfinansējumu, lai viņš šo viedokli varētu izteikt, jo mums ir būtisks sabiedrības viedoklis. Tā kā bez finansējuma nevalstiskām organizācijām demokrātija pastāvēt nevar. Tīri tā, jo, teiksim, tajā brīdī, ja tev nav citu ienākumu avoti vai tev ir kaut kāda, tev tik un tā ir jāstrādā savus darbus, cik tad tu vari laika atlicināt šai te likumu caurskatīšanai, iešanai uz Saimu, iešanai uz ministru kabinetu tā tālāk. Tu gribi teikt, ka tas arī citās valstīs nav vērtēja pieredze tā, ka vienkārši viņi to beigās dara, tāpēc, ka viņiem pats to kompensē. Viņi to nedara tāpēc, ka, bet ir jākompensē, tāpēc, ka viņi to dara. Tā. Mums, teiksim tā, ja mēs gribam kvalitatīvu likumdošanu, tad mums pašiem kā sabiedrībai ir jāfinansē kaut kāda sabiedrības pārstāve, lai viņi to iet un dara. Jo kā likums, teiksim, tā ir tā demokrātija. Un tas ir viens ir, teiksim, mēs ievēlam savu Saimu, labi, mēs ievēlam, ir kaut kāda daļa sabiedrības vai ārpusē. Tev bišķi nesenāk bailes no tā, kāds izskatās vislielākā profanācija, manuprāt, tad ir izņirgāšanās par NVO būtību ir studentu pašpārvalde. Piemēram, pēc, kur principā jaunā kombinanta, kas beigās ir nevis studentu interesu pārstāvi, bet vairumā gadījumu ir
vai nu jaunie politiskie censoņi, bet kurus apmaksā beigās visi pārējie studenti no fiksētās summas, cik tur bija 200 daļa no tā pasākuma, tad mēs veidojam gan tādu kā apmaksātus jaunos ierēģus tikai citā kategorijā. Turklāt vēl papildus veicinām to, ka NVO kļūst nevis tiešām, ka es sanākot kopā ar saviem dombiedriem gribu izcīnīt iespēju realizēt kādu ideju, bet beigās otrs tāds papildus tāda iespēja, kur kaut kāds apmaksās. Man viņš likās, ka tas tā vajag slīdēni. Man kaut kā vecam jaunatnes darbu tā liekas, tāpēc, ka faktiski, lai mēs dabūtu sev kvalitatīvus politiķus, viņi ir jāizaudzina. Ja mēs tajā neieguldam resursus, tas tāpat kā izglītības procesā, tad viņi neizglītoti nonāk saimā labāk izglītoti. Ka studentu pašpārvalde, kas ir mūsdienu jaunā kombinācija, kļūst par labāko politisko darbu kāli, Juris, NV jaunais valsts sekretārs, vecais ekonomikas ministrijas Pūce un Ratnieks, un vēl pirms tam Andris Teikmans, un kur tu vēl var sākt visus vecos piemērus. Labs piemērs. Tāpēc arī, ja tu skaties... Bet studenti intereses, tāpēc, kad tu runā studentiem, savukārt viņi atbild teikt, ka mūsu intereses un neviens nepārstāv. Bet viņi paši viņus ievēl. Tad tā jau ir, teiksim tā ir augstākās kvalitātes, būtu augstākās kvalitātes demokrātijai, kur gudrākie prāti, kas ir studenti, ievēl savu pašpārvaldu. Tad, ja viņi nevar to izdarīt kvalitatīvi... Es sekoju līdz drusku LLO pagājušajā gadā. Ja tur tās vēlēšanās piedalās mazāk nekā nepārstāvēto parlamentā, salīdzinoši, tāpēc, ka studentiem ir vienalga, tāpēc, arī tāpēc, ka viņiem tā. Te ir viena cita problēma faktiski. Man ir tas galvenais, kādā veidā panākt to, lai cilvēki patiešām būtu aktīvi organizācijās, un lai tās organizācijas nekļūtu par jaunu hierarhiju, kas ir, nezinu, kur bēgot no tās lielās politikas, mēs izveidojam mazākas un mazākas tādas pašas jaunas aizmēs. Jā, bet īstenībā es varbūt precizējuši jautājumu, varbūt tas, ko tu pieminēji par to, ka Eiropas komisija nav apstiprinājusi nākošam plānošanas periodam programmu saistību ar NVO kapacitātes stiprināšanu. Kas ir pamatā? Tas, ka mums ar NVO kapacitāti viss ir kārtībā un viss notiekās vienkārši. Kā tavuprāt, kāpēc šāds lēmums ir no Eiropas komisijas puses panāca? Viņš saistībā, piemēram, arī Kristiāna jautājumu. Tātad ir Eiropas sociālais fonds un ir regula, kas nosaka, ko Eiropas sociālais fonds finansē. Es teiktu, ka drīzāk problēma ir bijusi pieteikuma izstrādāšanā iepriekš kaut kādā brīdī, bet nevar atbildēt nebija klāt, kad šis pieteikums ir izstrādāts neiemērķēt fonda prasībām. Ir Eiropas sociālais fonds, kuru regulu nosaka, mēs finansējam šito. Šis pieteikums vienkārši nemērķējās tajā fondā iekšā. Un tāpēc mēs arī, teiksim, lai mēs skatāmies nacionālo attīstības plānu, tad tur ir 2,3 miljoni no sociālā fonda un 2,3 miljoni no valsts budžeta. Mēs tagad, teiksim, esam šo te otru pusi iestrādājuši valsts budžeta pieprasījumā, respektējot Eiropas sociālā fonda noteikumus, ko tad viņi grib Eiropā sasniegt, un veidojot šo te otru daļu kā projektu pieprasījumu daļu, teiksim, ja no valsts budžeta un ir jāfinansē šī kapacitāte, jo savādāk citādi mēs pie kārtības nekad nenonāksim, jo ja mēs vēl par to nefinansēsim, teiksim, Kristiāns ļoti labi aprakstīja situāciju, pie kam pie viskvalitatīvākajiem jauniešiem, ja? Mums ir, tāda ir demokrātija, viņi ir dārgi un viņi ir jāspēlē, un viņi ir jāļauj jauniem cilvēkiem izdarboties, jo kas ir viens no iemesliem tam, ko tu teici, pirms brītiņa ir, es domāju, ka šobrīd faktiski, teiksim, jaunatnes organizācijām atbalsts ir ļoti niecīgs, ja viņš vispār ir, jo savā laikā tāds atbalsts bija, un tas ir ļoti normāli visās Eiropas valstīs tiek atbalstīts jaunatnes padomes, jaunatnes organizācija, jumta organizācija, lai nodrošinātu viņu līdzdalību gan Eiropas struktūra vienībās, gan arī šeit pat uz vietas, teiksim, lai būtu normāls organizētais process, jo kvalitāti jau nosaka arī organizatoriskā, teiksim tā, to organizācijas kvalitāti nosaka arī cik kvalitatīvi tiek vadīt. Es negribu tādā iztīņķināt līdz, varbūt... Nē, bet jaunatnes organizācijas netiek finansēts, līdz ar to studentos ir vēlreiz, bet tev ir tāds priekš ševis masterplāns, vienkāršais plāns, ko darīt, kam būtu jābūt, lai tiešām palielinātu cilvēku skaitu. Tad tie 11% būtu vairāk, un lai pašos šos, arī šos 11% NVO, kas nodarbojās ar
pilsoņu sabiedrību, lai viņos būtu vairāk aktīvi, lai būtu vairāk aktīvisti, lai aktīvisti darbotos vēl vairāk un lai viņi būtu lielākā īpatsvarā no tiem 100%. Es pirmkārt neuzskatu, ka situācija ir slikta. Tāpēc, ka ja valstī ir 17,000 nevalstiskas organizācijas, tā situācija nav slikta. Ir jāskatās, jāpārskata, teiksim, mums ir tā īpatnība, par to arī šobrīd Saeimā notiek diskusija, kad mums ar 3 cilvēki nodibināt nevalstisko organizāciju, un tā ir biedrība. Un tā biedrība ir ārkārtīgi daudz to tā kā mazo biedrību. Bet, teiksim tā, ja mēs skatāmies uz pieejamajiem līdzekļiem, tad patiesībā arī NVO darbībai līdzekļi arī šobrīd ir pieejami un īpaši, teiksim, tas, kas ir sociālajā lauciņā, ja cilvēki grib to darīt, viņi var un viņiem ir iespēja. Tā, kas ir problēma, ir, manuprāt, tomēr ir visa tā, ka tiek tērēta līdzekļu informācijas pieejamībai, viņa īsti tomēr nestrādā, nav. Tas nav tik vienkārši. Un otra lieta ir, ko laikam es nevaru ietekmēt, kas attiecās uz fondu apgūšanu, tad tomēr ir Latvijā šī pārprastā birokrātija pārlieku. Es uzskatu, ka pārlieku sarežģīti ir noteikumi, lai viena nevalstiskā organizācija pie tā finansējuma tikt. Teiksim tā, pieteikums, pēc tam atskaitīšanās, daudzi no tā atsakās tīri tāpēc, ka viņiem, teiksim, nav interese algot vairākus cilvēkus, lai nodrošinātu kvalitatīvu atskaitīšanos. Es domāju, ka tā ir viena no lielām problēmām. Vēl viena lieta ir, teiksim, runājot par plāniem un par idejām, ir, ka ja valsts budžetā tiek piešķirta šī nauda NVO fonda izveidošanai, tad tas ir mūsu rokās izstrādāt noteikumus, kā šie līdzekļi pieeja. Vēl viena lieta par birokrātijas vienkāršošanu, tā varbūt nav tādā nacionālā līmenī inovācija, bet arī attiecībā uz to nākamā perioda Eiropas sociālā fonda programmu. Mēs vismaz šobrīd izstrādājam tos noteikumus tādā veidā, ka birokrātija paliek sabiedrības integrācijas fondā attiecībā uz atskaitīšanos Eiropai un nevalstiskām organizācijām tā ir grantu programma. Jo es teiksim tā, man nav mērķis, un tas būtu muļķīgi teikt, ka es tagad izmainīšu latviešu cilvēku domāšanu, viņš vairs nedziedās, nedejos, nespēlēs basketbolu, bet ies politiski līdzdarboties par tām pašām viensētām. Mēs nevaram globāli izmainīt, bet mēs varam atbalstīt tos, kas darbojās. Un tāda arī ir, teiksim, tāpat organizācija Pilsoniskā alianse, tur runā par to, ka viņu, zem viņu jumta ir 30,000 cilvēku, tas ir ļoti labi. Jā, es gribēju precizēt, vienkārši tur pieminēja NVO fonds, vai viņš ir izveidots. Vai šajā gadījumā šis NVO fonds, kuru jūs gribat, teiksim, izveidot, vai mēs runājam šajā brīdī par 11% nevalstisku organizāciju, kas nodarbojas šajā gadījumā ar sabiedriskiem aktuāliem jautājumiem, vai šajā gadījumā mēs runājam, teiksim, par daudz plašāku, teiksim, NVO līdzdalību? Tas nav tik, teiksim tā, pirmkārt, vispirms tā nauda ir jāpiešķir, otrkārt ir jāizstrādā noteikumi. Kopumā ņemot, tas lielākoties ir uz tiem 11%, tāpēc, ka tā nauda nav tik liela, ja mēs sadalām uz 7 gadiem, mazāk uz nozares organizācijām, jo arī nākamā programmēšanas perioda princips ir, ka faktiski nozares organizācijas, kas nodarbojas ar konkrētām profesionālām lietām, var šo atbalstu finansējumu saņemt savās nozares ministrijās. Mums tomēr rūp tas, lai tie sabiedrības atstumtie cilvēki tiek iesaistīti, un tā ir tā mūsu pamatlieta. Skaidrs. Bet varbūt varētu vēlreiz izstāstīt šajā gadījumā detalizētāk par šo jaunu iniciatīvu, pie kā jūs strādājat, kas būs nauda no šī sociālā fonda, konkrēti, tad es saprotu, ka daudz nevalstiskās organizācijas, kas skatās vai tagad, vai arī šajā gadījumā skatīsies ierakstā, viņām, kuras varbūt ir aktīvas, par ko viņām vajadzētu sākt domāt, par kāda veida šajā brīdī varbūt prioritātēm vajadzētu domāt, kas ir mērķa auditorija, pietiekuši detalizēt varbūt izstāst par šo tā jaunu iniciatīvu. Pirmā lieta, ko vajadzētu izlasīt, divas lietas, jo arī faktiski, teiksim, tad, kad mēs kopīgi strādājām šī projekta pieteikumu pārformulēšanas, lai Eiropas Savienība, Eiropas komisija to atbalstītu, teiksim tā, divas lietas, ko noteikti vajag izlasīt, ir viena ir ES 2020 stratēģija, un otra ir regula, kas nosaka Eiropas sociālā fonda izmantošanu. Tas viss ir pieejams Finanšu ministrijas mājaslapā un nav ne tik garas, ne tik sarežģītas, jo tad var saprast, ir jāsaprot tas konteksts, kas ir tās prioritātes
Bet varbūt izstāst vienkārši saviem vārdiem, varbūt, kas tur Nodarbinātība, vēlreiz nodarbinātība. Mēs no šī nodarbinātības konteksta, ņemot vairāk, ka 90% ar to darbojas Labklājības ministrija, esam paņēmuši sociālo iekļaušanu, neaktīvo iedzīvotāju aktivizēšanu. Man negribētos šobrīd, teiksim, jau neaktīvo iedzīvotāju aktivizēšanu. Jā. Kas tie tādi ir? Tie ir tie, kas nestrādā, tie, kas neienes sabiedrībai kādu labumu, tie ir tie, kas faktiski ir arī, bet teiksim tā, ka, ja mēs skatāmies no tās stratēģijas viedokļa, tad lielākais akcents ir uz jauniešiem. Lielākais akcents ir uz jauniešiem, lai nodrošinātu to, ka tad viņš beidz mācīties, lai viņam būtu iespēja nodarboties. Un šīs programmas mērķis, teiksim tā, tie tikpat labi var būt projekti, kā, teiksim, vai tas ir mēneša garumā, vai tas ir gadu garumā, kā rezultātā tiek vai kas sakopts, vai kaut kas ir saremontēts, vai teiksim, tas ir vienkārši sociālie pakalpojumi pagastā, bet tā mērķa grupa vienmēr ir cilvēki, kuriem ir problēmas ar saprašanos, cilvēki, kuriem ir problēmas ar nokļūšanu līdz darba vietai, līdz informācijai, tā ir informācijas sniegšana. Tie varbūt gan tie, kas latviski nerunā, tie varbūt gan tie, kam ir, teiksim, bailes, tāpēc, ka viņi tikko iebraukuši, viņi nesaprot, kāda ir šeit likumdošanas schēma, bet tie arī var būt dažādi jaunieši, kas ir pēc skolas, kur vienkārši nevar sev atrast vietu dzīvē. Tie ir gan pakalpojumi, gan pasākumi. Jā, Kristīnas, tu gribēji. Bet nav šobrīd tā programma izstrādāta. Es, teiksim, tā pasaku to ideoloģisko pamatu, kāds ir tas mērķis. Tas mērķis ir, teiksim, es negribu runāt par cilvēkiem, kas ir pavisam jau atstumti, ja? Bet ir ļoti daudz cilvēku, kurus vienkārši vajag iedrošināt. Un es pēdējās dienas nevaru nekādīgi attiekt no tās domas par to traģēdiju, kas notika Ventspilī, un es personīgi uzskatu, ka tā ir neprofesionalitāte, ja cilvēks 14. jūnijā ir bijis sociālajā dienestā un pēc 3 dienām viņš taisa kopā ar saviem, teiksim, izdara pašnāvību kopā ar saviem bērniem, tā ir visu mūsu atbildību un tā ir dienesta neprofesionalitāte. Es saprotu, ka šādi runājot, tas izsauc varbūt uz sevi uguni, bet es arī tāpēc darbojos sabiedrības labā, lai reāli pakalpojumu realizētu. Un es zinu, ka, teiksim, ir Lietuvā, ir Somija. Man ir viens konkrēts piemērs. Draudzene no Pēterburgas, kas dzīvo Somijā. Viņa apprecēja Somiju, viņa aizbrauc uz Helsinkiem. Somas izrādījās, netik stabils sabiedrības loceklis, lietoja alkoholu, un faktiski viņai bija viens mazs bērns, viņa bija stāvoklī. Un viņš apdraudēja viņas drošību, un faktiski īsti pirms dzemdībām viņa bija uz ielas. Somijā ir šī sistēma, kur nekad neviena sieviete uz ielas nepaliek sociālajie dienesti, nodrošina viņai vietu, kur viņa var apmesties, kur viņai bērni ir pēduši. Un varbūt tā patiesi nav, teiksim, mana šobrīd profesionālā atbildība, bet mana pārliecība gan, ka mums ir jānodrošina, ja mēs runājam visu laiku par to, ka mums ir problēmas ar demografisko situāciju, ja mums ir problēmas ar cilvēkiem, tad mēs esam atbildīgi par to, ka, lai cilvēki neiet bojā 2 un 3 gadu vecumā, un šis ir tas mērķis, lai tādu cilvēku, lai mēs nodrošinātu to informāciju un pakalpojumu, ka cilvēks nenonāk līdz tādam izmisīgam solim. Jo, tad, kad cilvēks atnāk pie manis un viņam ir problēma, es ar viņu sarunā redzu, ka kaut kas nav kārtībā, un tad es cenšos noskaidrot, kas ir tā problēma, un cenšos palīdzēt. Jo šeit jau faktiski uz tik radikālu soli cilvēks aiziet pilnīgā izmisumā. Un ir iespējams citam cilvēkam viņam palīdzēt. Un tāda tā morāla faktiski arī tā Eiropas sociālā fonda problēma. Bet tu gribēji jautāt to? Vai tu aizmirsi? Piedod. Bet tā ir man pēdējo dienu sāpe vienkārši. Nē, es dzirdēju par sāpi, un es varu piebilst un akcentēt un atgādināt, ka tas gadījums nav pirmais, jo tas džeks, kurš nolēca no Vanšu tilta arī, pirms tam bija bijis tikai Rīgas sociālajos dienestos. Tieši tādā pašā veidā. Un es domāju, ka vēl daudz ir cilvēki, kur vienkārši ir nevis vienkārši nokrituši no tilta, bet pārdzērušies, kur mums neuzvedās tajā AIE statistikā par neizdarīgajiem sociālajiem dienestiem. Un arī tad bija toreiz derata saruna par to, kad Lemberga pirmais paziņojums, kas jāstāsta nevis mūsu, bet valsts kopējā kontekstā, un principā visi izliet kā čuriki, un neviens, protams, nav atbildīgais. Jautājums šeit gadījumā pie tevis ir par citu, ka es ticu, ka tu gribi būt Mārta Terējas un par to atbildēt.
Nē, tas nebūtu slikti. Bet nē. Jo mūsu valstī Mārta-Terēze ir vajadzīga. Bet tas, kas varbūt pietrūkst, ka tāpat laikā es domāju, ka par to ir atbildīga Labklājības ministrija un par to ir atbildīgas arī tās iespējamās, nevis tikai viņu pāraudzības institūcijas, bet arī iespējamās Labklājības ministrijas pāraugāmās, finansētās un citādi izvēlētās un prioritāšu sarakstā saliktās MVO organizācijas. Un tas varbūt tas, ka es prasīju, tas varētu būt tu, tas, kas varbūt tiešām pietrūkst, ka nav neviens valstī Latvija, kas uzpasē tādā lielā līmenī vai visām tām struktūrām ir, jo arī tas tevis cits piemērs par jauniešiem. Piedod, tev ir atkal mūsu kopīgais rūpībērns izglītības ministrija, kurai tas būtu viņa pirmais rūpals, rūpēties par to, lai viņi sagatavotos cilvēku, lai viņi pēc skolas, kur nonāk. Līdzīgi kā, ja mēs runājam par to, ka cilvēki Latvijā ir pārāk daudz, kas ir ārpus iesaistības ekonomikā, nemaksā nodokļus, un tam līdzīgi atkal ir vai tīpa finanšu vai ekonomikas ministrija, bet diez vai kultūras. Ja mēs runājam par kultūru, es tiešām redzu, ir tā sabiedrības integrācija, ne, bet pilsoniskā sabiedrības veidošana, un šeit ir viens no 3 bulletiem, kur tiešām prasītos, lai katrā tajā ministrijā būtu, lai katrā pašvaldībā būtu sociālais dialogs, piemērveids, lai tā matrica strādā, jo īstenībā šobrīd jau viņi nesaka ministrijā, nevienmēr strādā 1, un 2, kas man varbūt liekas tieši pie jūsu ministrijas, tā ir tas 2. un 3. punkts savukārt, jo šeit no 1. un 3. Un varbūt mēs pie tā varam runāt, kas ir tas, kā viņi var veicināt, tātad gan šo nacionālu identitāti, gan šo reimigrācijas pasākumu. Jo par to pirmo es sapratu, par otro es sapratu, tur ir svarīgi, lai mēs nelāpam visu pasauli. No vienas puses caur šo kultūras ministriju, ka kultūras ministrija sāk rūpēties par to Ventspils gadījumu, kā par gadījumu, nevis par sistēmas kļūdu. Es tādā ziņā runātu. Tad tas ir problēma. Ja viņi runā par sistēmas kļūdu, tad perfekti, tad īstenībā mums tā diskusija būtu tiešām jāaktualizē vēlreiz. Kāpēc tas tiešām ir tā, ka tur uz vietas nebija neviena palīdzības dienesta, pat pie nosacījuma, ja tā mēdz notikties, ka tā vietējā sociāla darbiniece ir nevietā. Tā mēdz notikties. Viņi ir pa vecu, nezinu, pārstrādājusies, iegājas rutīnā, neredz cilvēku, redz pakļi. Tā mēdz notikties. Es nenāju par Ventspils, par gadījumiem vispār. Bet kāpēc tur nav blakus 55 baznīcas, nebaznīcas, citas organizācijas, kuras tur sievieti pārķēra? Tas ir arī drīzāk vēl otrs jautājums. Un tas ir tas, šī te visu, mūsu pēdējās 5 minūtes ilustrācija tam, ko mēs gribam, no nākošajā tajā periodā no sociālā fonda finansēt. Nevis to, ko dara struktūras, bet to, ko izdarīt cilvēki. Un, lūk, mēs nevaram nokontrolēt visu, jo ir citi dienas, kas to atbild. Mēs varam dot iespēju nevalstiskām organizācijām ar to nodarboties, ja viņas to grib, un ne tikai Rīgā, bet arī visā reģionā, jo tas finanšu ieplānojums arī ir tāds, ka tas nevar palikt tikai Rīgā, jo faktiski mēs skatāmies uz nevalstisku organizāciju, kur viņas ir. Protams, ka tas es saprotu, ka tam cilvēkam izsakot līdzi jau nav problēma. Tas, ko runāja par psihologu, es nevaru to sižetu. Kurš ir tikko zaudējis darbu un vai tikko zaudējis ģimeni, un vēl labāk, ja viņš ir kopā, tad tas nav labāk priekš atrašanas. Viņi tiek pret, ko viņi atrod. Jā, bet vislabāk to var izdarīt viena biedrība uz vietas pagastā. Nē, tāpēc saku. Jā, un tas ir tas, ko mēs gribam. Tie nav slēptie teroristi, kurus nevar atrast. Jā, mēs gribam viņiem iedot naudiņas, lai viņi varētu, kādam par to samaksāt, lai kāds tam seko līdzi. Bet tagad par to nacionālu ideju. Jā. Es gribēju vēl par pašu programmu atgriezties par naudas lietām, piedot visiem. Mēs katrs šodien savā, lauciņā strādājam. Nevis šodien, mēs tā vienmēr. Mēs tā vienmēr darām, jā. Man interesētu jautājums vienkārši par to, ka tu pieminēji, ka būs 14. 20. gads, bet varbūt izstāst vienkārši, kā notiek darbs pie šī dokumenta sagatavošanas, kur mēs dotajā brīdī esam, un kad būs šis te potenciālais starta šāviens, kad nevalstiskās organizācijas varētu reāli kaut ko sākt darīt? Šobrīd mēs esam finanšu ministrijā, tad līdz 3. jūnijam bija jāiesniedz darbības programma, kas attiecās uz Eiropas struktūra fondiem. Pēc tam bija sabiedriskā apspriešana, tad tika izstrādāts darbības programmas papildinājums, kur tad iekšā ir jau detalizētāks projekta apraksts.
Šobrīd mēs esam finanšu ministrijā un tiek gatavots vienošanās projekts. Jā, es pareizi atceros, septembris, oktobris ir, kad, jo finanšu ministrija mums visu to rūp, sākām lietā. Ir sarunas oficiālās sarunas ar Eiropas komisiju un līdz gada beigām būtu jāpanāk, ka Eiropas komisija un Latvijas valsts paraksta šo vienošanos, kur tad iekšā ir visas programmas projekti, nu ne tikai manis pieminētais, bet arī viss, kas attiecās uz rekonstrukcijas un attīstības fondus, uz visiem citiem fondiem. Visi iet kopā. Nu, tā kā tas ir, bet tajā brīdī, teiksim, tur jau vairs beidzās mūsu kompetenci, jo to, kas mums ir bijis jāiestrādā priekš šī darbības programmas dokumenti, mēs esam iesnieguši. Labi, bet tad jautājums ir tāds vienkārši. Ja gadījumā tad viss notiek, kā tu teici, tas nozīmē to, ka pirmais konkurss nevalstiskām organizācijām varētu notikt 14. gada vidū. Jā. Tātad, ja viss notiek, pēc gada šajā laikā mēs varētu domāt... Jo viena lieta ir, kad tiek parakstīti šie dokumenti, un tad, kad tiek apstiprināti projekti, tad sāk izstrādāt ministra kabineta noteikumus, kas jau nosaka šo te projektu īstenošanas mehānismu. Jā, un tad man tāds jautājums ir, es daudz runāju par nevalstiskām organizācijām, kuras ir aktīvas, kuras ir mazāk aktīvas. Kādā veidā nevalstiskās organizācijas var sekot līdzi šī dokumenta vai šī dokumentācijas tapšanai un kādas ir iespējas līdzdarboties vienkārši, lai pateikt, vai kas, manuprāt, ir labs vai kas nav slikts, kāda ir šī informācijas kanāla, kā tas būtu jādara? Finanšu ministrijas mājaslapa. Jā. Un visu laiku tur ir pieejama informācija. Finanšu ministrijas mājaslapā ir pieejama, tie dokumenti, kas ir sabiedriskai apspriešanai, ja piemēram no 3. jūnija bija, ja, tad faktiski šo visu par struktūru fondiem visu rūp finanšu ministriju un nākamajā programmēšanas periodā. Es skatījos, ka bija apspriešanā ERAPS tieši izlīdzinājumi par sociālo fondu. Pēc 3. jūnija jau bija aizstāts 3. jūnijam. Tā kā līdz ar to mums jāmeklē, tad ir finanšu ministrijas mājaslapā, jāmeklē kaut kur, kur ir. Tātad, un līdz ar to tad nākošais soli būs tagad jau tātad ejam uz Eiropas komisiju taisīt. Jā. Pa vidam vēl jābūt noteikti ministra kabinetam par vienu apstākļu. Jā, koalīcijas padomu ministra kabinets. Labi, es pēc saviem naudas lietās, ko to skatīju, Kristiāns var iet atpakaļ. Tā ir tikai daļa no naudām, vēl jau ir cits. Kāds vēl izsās, kāds naudas vēl būs? Jo ir, teiksim, vēl viens lielisks. Mums vienkārši domā, ka vienīgais, kāpēc cilvēks skatās mūsu tiešraides, tāpēc uzzināt, kur vēl varētu dabūt jaunas finansējumus. Iespējams, un es ticu, ka ļoti daudz tā arī. Daudz tā arī dara, bet, protams, daudz ir, protams, arī citi tā arī būtiski lieta, es nebija, tur man nebija nekāds sarkasms. Jā, bet varbūt jātās vēl, kur vēl ir nauda pastāv? Patiesībā visu lielāko tieši naudu koncentrējas sabiedrības integrācijas fondā, kas attiecas tieši uz pilsoniskas sabiedrības veidošanu un sabiedrības integrāciju. Tas ir Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instruments, kas faktiski, teiksim tā, kur ir veseli 9,5 miljoni eiro, Norvēģijas fonds, jā. Kas tās labās lietas. Bet viņš jau beigsies šogad, vairāk nekas nekas? Tad būs, teiksim tā, nākamnedēļ ejams tikšanos iekšlietu ministrijā, ja mūsu ministrijai bija šis trešvalstnieku fonds pāraudzībā, tad Eiropā šie mazie fondi tiek savienoti vienā patvērumu meklētāju migrācijas fondā, bet tas vēl ir tādā veidošanās stadijā. Bet faktiski, teiksim, arī attiecībā uz trešvalstniekiem būs nevalstiskām organizācijām pieejama naudiņa līdz 20. gadam, jo nebija īsti skaidra vīzija vidu un tā, ka ja tas pārtraucās vai pārveidojās citādā veidā, tad tā nav. Mēs esam šobrīd uzaicināti uz tikšanos iekšlietu ministrijā, kas ir galvenais pāraugs, bet arī, teiksim, arī runājot par trešvalstniekiem, mēģināsim atkal turēt rūpi un tomēr pāraudzīt to, kas attiecas uz pilsoniskas sabiedrības integrāciju, tomēr koordinēt šos projektus, jo mēs uz tiem projektiem skatāmies drusciņi vispārīgāk, ne tik specifiski kā kādas nozares ministrijas. Tas nozīmē to, ka trešvalstnieku nav, tad vēl jābūt šogad vajadzētu būt konkursu? Kas attiec uz šogada konkursu, tātad ir ministra kabinetā iesniegti saskaņošanai noteikumi. Un faktiski tas ir tāds, nav ilga laika jautājums, domāju, no rudens puses jau vajadzētu būt šiem līdzekļiem pieejami.
Tad šogad mēs gaidām... Es saku uz rudens pusi tāpēc, ka vienkārši, labāk pateikt ar laika rezervi nekā ātrāk, bet tas ir pēc tāda paša principa, kā bija iepriekš, tāpat arī turpināsies. Un runājot, teiksim, par 14. gadu, līdz ar to tas, kas pašlaik bija priekšvalstniekiem, šis te finansējums, viņš varētu būt šajā gadījumā līdzīgs mehānisms, tikai vēl nav skaidrs, kurā ministrijā jo kopējais finansējuma apjoms ir 14 miljoni eiro, bet tas ir arī uz 7 gadiem, bet tas finansējuma apjoms īpaši nemainās. Viņš paliks tāds pats, jā. Jā, bet viņš ir tā kā, teiksim tā, lausties tomēr ir iekšļiet ministrijai tādām specifiskām lietām, kas saistās ar drošību, bet ir arī procentuāli faktiski tas finansējums būs tāds pats arī savu nevalstiskām organizācijām. Tur ne tikai nevalstiskās organizācijas, tur ir, teiksim, nevalstiskās organizācijas konkurē ar dažām valsts institūcijām. Šo naudu, teiksim, apgūst. Tas maz komentārs. Jā, Kristiāns, mēs varam... Es varu ielikt. Vēver, traģiskais negadījums Ventspils, trauksmes un sociālo dienas un NVO nespēja, jo sīvieti taču neatrunāja. Citi tur grib jau... Nē, es drīz pēc klubu uzdot. Lielietis, jā. Piespied. Spied. Jā, piespied. Man uzreiz 3 nedraugu vairāk. Nē, es domāju, ka... Kurš NVO? Nē. Tā, atgriežamies pie tiem otriem 2 punktiem. Nacionāla identitāte un reimigrācija. Jā. Ko mēs tur varam? Kā, tur arī kaut kāds naudas teikt lūdzīt? Jā, tikai tās ir iezīmētas. Tās nevis nav iezīmētas, viņas ir pieprasītas, bet tās ir mūsu pašu naudas, mūsu pašu cilvēku reintegrācijai. Tas, kas, teiksim, tā no visa ir šis te reemigrācijas plāns, kuru neapstiprināja. Nākošajā nedēļā. Viņš ir kā, tas ir tavs rūpās, ja tas ir Pauļas? Mēs esam iekšā. Mēs esam iekšā savām programmām. Kopā, tāpēc, ka katram ir savā atbildības niša, lai gan faktiski mums ir ideja kopā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Kas ir tā tava daļa tajā pasākumā? Ekonomikas ministra daļa ir aptuveni tāda, es iedošu visiem darbu un gan jau viņi atbrauks. Mēs gribam, lai bērni var braukt šeit uz nometnēm, mēs gribam, lai viņiem ir pieejami kultūras pasākumi, varam sūtīt teiksim, kultūras kolektīvus uz trimdas zemēm ar dažādām programmām. Mēs palīdzam viņiem organizēt pašorganizēšanās pasākumus, vai teiksim, tā ir īpaši atbalsta programma tieši NVO nevalstiskām organizācijām, kas apvieno latviešu. Lasu jautājumu nav. Nevar iesākt ar to, ka mēs vienkārši ļaujam Latvijas televīzijas satelītātus maksas. Tas tā būtu vienkāršāk, tāpat lietuvieši izdarīgi, piemēram, pēc tā, lai tu redzētu Latvijas televīziju tāpat. Mēs šobrīd strādājam pie mediju politikas noteikts izveidošanas, ja būs, ja tas būs mūsu atbildība. Bet dažkārt liekas, ka drausmīgi daudz cilvēku ar akadēmiem runā par dzīves, vienkārši ir elementāri. Nē, tie nav cilvēki ar akadēmiem. Nē, sātos, un tad laikā ir primitīvais, kas nenotiek, vienkārši lietuvieši skatās savu valsts televīziju bezmaksas satelītā jau, nezinu, kopš satelīts ir izgudrots, un kopš Lietuva ir izgudrota. Mums joprojām nav, jo mums vienīgā iespēja iesaka paketi, kur savukārt nevar nopirkt tur, kur var tur tikai nozakt, un tā tālāk un tā projām. Tad kā liekas par primitīvu, tā vēl televīzija tāpatās ir uzšauta satelītā, un līdz vienkārši nāk par kodu un liec viņu iekšā. Nesaprotu es to tā. Dīvaini, ka neviens līdz šim brīdim to nav prasījis. Tāpēc, ka vienkārši cilvēkiem tas nav. Jo patiesībā jau ir tā, ka kāds ir tas pamatprincips. Ir pieprasījums, un tad tiek izvērtētas, teiksim, tas finansējums. Savulaik Lietuvas ārlietu ministram bija vienkārši uz Turnovku krievisku runāt. Mums Turnovku bija, ka Lietuva beidzās tur, kur ir tālākais lietuvietis. Un mūsu uzdevums ir līdz katram lietuvietim aizdzīt radio un televīzijas, internetu un mēdīju sakarus. Es tas teiksim tā, tas, kas ir... Tagad iespūšu tā veidā, es pat atbildēšu, tagad saku televīziju. Par televīziju mēs īsti neatbildam. Tur tā lieta. Tā kā, jā un nē, mums ir nodaļa, kas darbojas ar mediju jautājumiem, bet faktiski, teiksim, tā arī bija pavasarī diskusija Saeimā par to, ka Latvijā nav nevienas struktūra vienības, kas darbojas ar mediju politiku. Un ir tā, tas uzstādījums, ka līdz rudenim mēs aptāvojām visiem, vai vajag, un iespējams, ka tādu veidojam, un tad iespējams, ka ir... Labi, viens vērties, ka aicinām cilvēku šeit, Jā. Palīdzot viņiem atbraukt, palīdzot viņus apvest. Gan izvēl mēs veicam to pašu, ko darīja latvieši šalē 70. gados Anglijā un Amerikā.
atjaunojumu nometnes, varbūt tur uz vietu, piemēram pēc. Jā, un vēl... Saglabāja viņos latviecīgi. Jā. Bet baigi labi, kā mēs izdevojam atpakaļ šeit Latvijā? Mēs viņus... Kas? Tu Pavļets atbildīt. Lielā mērā viņš, tas, ko mēs atbildam, tā ir informācijas nodrošināšana, tā ir, informēšana par pakalpojumiem, par sociālām visādām lietām, jo mums ir, piemēram, tāds interesants veidojums, tas ir projekts Nacionālais integrācijas centrs, kur mēs līdzīgi strādājam ar trešvalstniekiem. Un faktiski šī pirmā vieta, es par to minu, bet es plānoju nākošu dēļ ekonomikas. Nē! Bet faktiski, pēc tāda principa, jo šobrīd tur ir iestrēgušas sarunas par šo te reemigrācijas plānu apstiprināšanu. Iestrēgušas sarunas tamā, kad ir priekšlikums veidot vienas pieturas aģentūru, lai katram, kurš ir atbraucis, ir vienā vietā pieejama visa informācija par pakalpojumiem, par dažādiem noteikumiem, likumiem un tā tālāk. Un ir institūcijas, kas saka, ka tas nav iespējams. Es saku, ka tas ir pateikt galam labu lietu. Kas mūs tagad īstā? Ir iespējams to izdarīt, jo mēs jau to darām ar trešvalstniekiem. Ko tu vari, kāds ir tas plāns šobrīd? Es neprasu atskatīties kā skola, bet principā tev ir tāds jau sastruktūrēts galva plāns, ka es Solvita varu palīdzēt atgriezties cilvēkiem no Īrijas, Dānijas un nezinu, kurām valstīm. Es Solvita nevaru palīdzēt atgriezties, tāpēc, ka tas ir pāri maniem spēkiem, bet es Solvita varu organizēt pasākumus, kas vismaz cilvēkiem ļauj nepazaudēt savu latvietību. Tas ir tas, ko es varu. Tad šobrīd primārais ir, ja mēs runājam par to, tad tiešām šobrīd primārais ir nevis viņus atgriezt atpakaļ fiziski, bet vienkārši panākt, lai viņi tā minimums saglabā. Tā ir ekonomikas ministra. Jā, sapratu. Mana mazā niša ir labvēlības saglabāšana. Tā ir mana mazā niša visā lielajā. Arī. Jo tas ir lielais reemigrācijas plāns un ir mazā kultūras ministrijas niša. Un ārlietu ministrija ir lielā kultūras plāns. Jā, tikai īpaša uzmanība ir šai te grupai, kas vairs nav Latvijā. Labi, tas ir nacionāla identitāte. Nacionāla identitāte savukārt ir faktiski, mums ir bijis viens tāds pagājušajā gadā, ļoti interesants projekts. Tā ir tāda maza ilustrācija, lai, aiziet tālāk uz to politisko kontekstu. Ir bijis viens tāds projekts, caur SIF finansēts, kur bija ģimeņu apmaiņas programma. Viena sabiedrības daļa viņa kritizēja, viena atbalstīja, kur, bērni no latviešu ģimenēm dzīvoja nedēļu krieviski runājušās ģimenēs un otrādi krieviski runājušie bērni dzīvoja latviskajās ģimenēs un bija tāda maza kultūras apmaiņa. Un faktiski, tā mūsu misija ir visu pasākumu, ja mēs ņemam uz tā mazā piemēra bāzes, tad mūsu misija ir faktiski tā dialoga veidā cilvēkiem to latviskumu iedot, uzdāvināt. Iedot iespēju viņā iet iekšā, jā, dziedāt, dejot, bet ne tikai domāt un runāt par vēsturi, atbalstīt arī muzejus, atbalstīt bērnus, tādā veidā. Ir viena liela apakšprogramma, kas ir kultūras kanona iedzīvināšana, ir, protams, viena liela programma, kas ir valoda apmācīšana, citādi runājošajiem, ir, arī, protams, tajā iekšā ir arī šis atbalsts mazākumtautību saglabāšanai. Ja tu tā mazākumtautībām, tu viņas neatbalsti, ja tu nevari īstenot sevi kā Baltkrievs, ja tu arī negribi identificēties ar Latviju. Tādā veidā. Protams, ka tās ir dažādas. Te arī nav tik ierobežotas aktivitātes. Man zina, ka es esmu ļoti atdabīgs, tikai jautājumu tāds. Jā. Nē, Vēlreiz, ja šobrīd tiek debatēts par latviešu kanonu un latvietības vispār būtību, tā rūpīgi runājot, tad kas ir tas, uz kā mēs identitāti varam veidot? Kā mēs pirms būtu jāuzstājas diskusija par to, kas mēs esam, tad savukārt uz tās identitātes, un tad mēs atradām latvietis, tas ir tāds, redz šitās te un tāds valsts, un tad pēc tam tur saknītēm, tad vienkārši ar to tad mēs pēc tam veidojam tālāko darbību. Ja mēs tā nav, kāpēc, kā mēs to varam izdarīt? Ja tu domā, ka ir kaut kāda aizmetņa
Vienkārši mēs varam pēc tam vēl pilnveidot to zīmē, kas Latvijas. Es tevi drusciņi sarūktināšu, neatbildot šo jautājumu, jo tas ir kultūras politikas departaments, mums, kas nodarbojas šobrīd ar kultūra politikas pamatnostādēm. Es to lietoju, protams, jātagad, jā. To sarunu par to, ka mēs iedos to kanonu, tad bija debats par to, vai ziedonis ir pirmais un otrais, nu tad... Tas, ko darām mēs, ir mēģinām to, kas mūsu ministrijā jau ir to produktu, teiksim, nodrošināt pieejamību. Tas ir tā, ka viņš jau ir. Ir kaut kāds jau aizmēns, identitātes, tam skeletam jau ir. Viņš ir fināla stadijā, bet pamatnostādnes ir fināla stadijā šobrīd. Jo pretīgi, ja viņš nav, tad tā identitāte veidojās ar diviem pasākumiem, dziesmu svētkiem un deju svētkiem. Nu, nē. Nesaplies. Nu, nē, bet es tik un tā nepadošos tavai provokācijai un nerunāšu par kultūru politiku, tāpēc, ka, nu, nav manas. Nu, piedod jau arī. 14:02 stunda ir apkārt.